Jā, paldies jums par sarunu. Sazinājāmies ar Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru Ilzi Petersoni Godmani. Izglītības ministrijai būs jāmācās, kā pareizi noteikt mērķu dotāciju apmēru. Valsts kontrole veicot revīziju ministrijā atklāja, ka nav skaidrs, kā tiek plānota nauda pedagoģu atalgojumam un kā tā tiek sadalīta pašvaldībām. Izglītības ministrija pārmetumiem gan piekrīt tikai netieši norādot, ja ieviestu visus valsts kontroles ieteikumus, negatīvi tiktu ietekmēts pedagoģu algu apmērs. Turpina Miroslavs Kodis. Kāpēc izglītības ministrija pedagoģu atalgojumam pieprasa tieši šādu summu, nevis lielāku vai mazāku? Valsts kontrolē tas nav skaidrs. Izpētot 2 gadu laikā pieprasītas mērķdotācijas, valsts kontrole secinājusi, ka ministrijai nav izstrādāts mehānisms mērķdotāciju apmēra aprēķināšanai, kā arī nevienmēr tiek ievērots princips nauda seko skolēnam. Mums veidojās tāda situācija, ka par vienu un to pašu mācību priekšmetu pasniegšanu vienā skolā vienam skolotājam ir viena atlīdzība, taču citā skolā tieši par šiem pašiem pienākumiem jau ir cita atlīdzība. Un tāda situācija pat var veidoties viena pagasta vai viena novada ietvaros, vai arī blakus novada ietvaros, kur tā skola varbūt tās ir vienas ielas pusē un otras ielas pusē, kur skolotājs strādā abās skolās, tad vienā skolā viņš par to saņem vienu atlīdzību, pārējot pāri ielai tieši par šo pašu priekšmetu jau kaut ko citu. Valsts kontroles vadība uzsver, pēc revīzijas izglītības un zinātnes ministrijai tika sniegtas rekomendācijas, un revīzijas rezultāti pedagoģu atalgojumu negatīvi neietekmēs. Taču ministrijā valsts kontroles pārmetumiem piekrita tikai daļēji. Protams, ir daži, par kuriem ir nepieciešams plašāks diskusijas un vērtējums, piemēram, valsts kontroles priekšlikums vērtēt nepieciešamību diferencēt samaksu pedagogam brīvlaika periodā vai, piemēram, rosinājums pavasara beigās, skaitīt skolās un attiecīgi paredzēt finansējumu pēc bērnu skaita uz mācību gadu beigām. Šie visi var ietekmēt pedagoga atalgojumam novirzīto mērķdotāciju apjomu, tādēļ arī būs tālāk diskutēt. Šajā brīdī vēl varbūt neizlasot ziņojumu līdz galam, redzam, ka gaisma tuneļa galā nav vēl saredzama. Ja? Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja izlasījusi valsts kontroles atzinumu un saka, tas ir tas, ko vajadzēja pierādīt. Izglītības sistēmā ar atalgojumiem viss nav kārtībā, un uz problēmām arotbiedrība ir norādījusi jau vairāk kārt. Mēs neredzam konkrētas izmaiņas pedagoģu atalgojumā. Līdz ar to šis ziņojums tikai parāda to situāciju un to bedri, kurā mēs esam, bet nedod cerības, ka kaut kas labosies. Un šeit ir arī tā muļķīgā situācija, ka mums mainās ministri ik pēc pusgada. Līdz ar to es domāju, ka varbūt tas pat sistēmai ir ļoti izdevīgi, jo nevar atrast vainīgo. Pat laban pedagoģi gaida. 19. martā arotbiedrības padome tiksīs ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti. Ja pēc sarunām jautājums par pedagoģu atalgojumu netiks atrisināts, mācību spēki sola protesta akcijas eksāmenu laikā šogad maijā. Miroslavs Kodis, Simas Milovs, Latvijas televīzija.